Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Paskatīsimies, kāds šobrīd etaps un ko vajadzētu darīt. Kam jāpievērš uzmanība? Kas šobrīd ir par etapu? Ir kaut kas jāizbeidz, kaut kas jānoskaidro. Viss tas, kas nav jums vajadzīgs, vai tas, kas nav tā, kā jūs domājat, jums ir jāsajūt, un tas ir jāizbeidz. Jāpacīnās. Aiziet no negatīva, no negatīviem cilvēkiem, no negatīvām situācijām. Jums ir jāizvērtē, kurp jūs dodaties, ar ko jūs esiet kopā, kas ir ar jums. Jums ir vajadzīgas izmaiņas līdz pat saknēm. Tā kā bija vairs nedrīkst būt. Ir jāaiziet no nepatikšanām, ir jāatrisina tās nepatikšanas. Ir jānoslēdz vai jāizbeidz jauni darījumi ar cilvēkiem. Ir jājūt savs spēks, cik daudz jūs varat, ko jūs varat. Jādziedina sevi, jādziedina savas programmas iepriekšējās, kas ir saistītas ar negatīvām, destruktīvām programmām. Ir jāatrod cilvēki, kas jūs saprot, kas jūs atbalsta, ar kuriem varat dalīt savu prieku. Šeit ir cilvēks, kas par jums domā. Interesanti. Kādā tēmā? Kurš spēlē? Vai spēlēja iepriekš? Viņš ir apmaldījies savās spēlēs. Uztraucās. Viņam ļoti vajadzīgas zināšanas. Viņš ir iestidzis savā purvā. Kas saistīts ar mājām, ar ģimeni, varētu būt jūsu iepriekšējais cilvēks, vīrietis, kas jums bija. Viņš meklē līdzekļus iet jaunajā. Vai arī nesaprot, kā jaunajās iespējās nokļūt, vai arī
varētu būt, kad ar bērniem kaut kas saistīts, un bērni viņu maldina mājās. Bet viņam ir savs sargeņģelis un ved viņu uz savām mācībām. Izved uz viņa sapņiem. Tāpat kā jūs. Šeit ir stāsts par attiecībām. Jūs esiet etapā, kuras negatīvās programmas ir jādziedina un jādodās tālāk. Un ir jums cilvēks, kurš nesaprot vēl, kā izkļūt no nepatikšanām, kas saistīts ar mājām. Bet liktenis viņu ved, ir izredzes, uz sadarbību, sapratni, cieņu vienam pret otru. Viņš par to sapņo. Noteikti arī jūs vēlaties labestību un saticīgas neatstāt konflikta situācijā to jūsu situāciju, kas bija saistīts, ar kuru jūs bijāt saistīti, lai iebrauktu, iekuģotu jūsu pārmaiņās, dzīves pārmaiņās, lai mainītu savu smago likteni, lai justu savu sirdi, darītu to, ko sirds vēlas, attiecības būtu appusējas, lai nebūtu jūs kā iestiguši, iestrēguši starp pasaulēm, pat starp pagātni un tagadni. Lai nebūtu domstarpības, vairs nebūtu strīdu turpmāk, lai sirds mieru atrastu, lai aizietu no atkarībām, ir jāpārdomā tā dzīve un jāatrod, jāmaina tas ar sirds saucienu, lai mainītu to likteni savu. Lai svarīgi aiziet no cilvēkiem, kas nospiež, ir agresīvi noskaņoti, māna. Tāpēc šis posms ir pārdomāt likteni. Šobrīd viss, kas notiek tā, kā jānotiek. Un šobrīd esiet tādā situācijā, kad jums ir jānogaida, ko dzīve jums piedāvās, bet ir jāizdomā, jāsaprot, ko jūs paši dotajā
brīdī vēlaties. Jums jāizdara izvēle, lai dzīve zinātu, ko jums piedāvāt. Ticiet savai intuīcijai, nodarbojieties ar saviem darbiem, hobijiem. Jums dzimta palīdz, un jūs variet papētīt, ar ko dzimta agrāk nodarbojās, varbūt atvērsies kādi talanti, zināšanas. Jums pavērsies vairāk iespējas, skatījums uz dzīvi lielāks, lai jūs atrastu savu veiksmi, prieku, gaišumu dzīvē, pozitīvismu dzīvē, lai jūs būtu pats sev dzīves kalējs, pats sev dzīves saimnieks, lai neviens nevar manipulēt ar jums un noteikt, kas jums vajadzīgs, lai jūs paši zinātu, kas jums ir vajadzīgs, kurp doties. Šajā etapā pārdomāt, lai izietu no visām nepatikšanām uz veiksmīgāku dzīvi, jo atskatoties atpakaļ, mēs esam daudz mācības guvuši, lai savu dzīvi ievadītu citā labākā gultnē, pozitīvākā. Un liekas, kad jums esiet nepatikšanās un neziniet, ko darīt, kur iet, tā īsti nav, jo dzīve visums piedāvās jums, ko jūs esiet pelnījuši par savām mācībām, un dos dāvanas, svētkus, prieku par to, ko jūs jau esiet izdarījuši, ko savā dzīvē jau esiet mainījuši, lai iegūtu labklājību. Ir jāaiziet no sodiem un manipulācijām. Ir jābūt skaidram skatījumam uz savu dzīvi. Ir jāizbeidz it visādas manipulācijas, gan pašiem, gan arī neļaut citiem ar jums manipulēt, lai nesaņemtu to sodu. Lai gūtu stabilitāti un atrastu savus vajadzīgos darbus, kas vēl nav izvēlējušies. Atraduši savu patieso partneri, un citas turpmākās sadarbības ar citiem cilvēkiem, lai būtu
patiesas. Lai būtu drošība turpmāk. Tāpēc jūs šajā brīdī vienatnē varat pārdomāt par savu dzīvi, uzrakstīt grāmatu savu, šķirt jaunu lapu nākamai daļai, izdarīt izvēli, lai atrastu vajadzīgos sev turpmākos ceļus, lai izvairītos no dzēlīgiem cilvēkiem, nelabvēļiem, tādā veidā, kas ir gūta jau gudrība, tādā veidā jūs radat savu aizsardzību sev ar izdarītiem mērķiem, jo jūs neapstājaties, jūs turpinat iet uz priekšu. Un tādā veidā arī līdz ar to neatļaujat ne viltniekiem, ne nelabvēliem, nelabvēlēm jūs dzelt, sāpināt, maldināt, maisīties jūsu dzīvē, jaukt jūsu domas, apbēdināt jūs. Jūs ar savu izvēli, saviem darbiem, mērķtiecību, ar savu garu neatlaidīgo, jūs no nelabvēļiem aiziesiet. Palieciet sev uzticīgi. Palieciet dvēselē draudzīgi arī pret citiem cilvēkiem. Jūs aiziesiet no meliem, no slimībām. Jūs radīsiet pārmaiņas savā dzīvē. Mieru, ģimeni, ģimenē saticību. Kam nav cilvēku patiesu, savu dzīves draugu atradīsiet. Kas nenospiedīs, nepakļaus jūsu vēlmes, cerības, jūsu mīlestību. Jūs spēsiet ar savu neatlaidību, skaidru prātu aiziet no visa negatīva un neatvērsies tā Pandora lāde. Jums jāiet projām no šūpolēm, lai jums neiemājotu bailes, šaubas, uztraukums. Lai jums paliktu tā veiksme.
Ievērojiet, kādi notikumi, zīmes jūsu dzīvē šobrīd ienāk. Jo tās jūs sargā. Varbūt informācija, kāda jums nāk, jo tā jūs sargā šobrīd. Un jūs saņemsiet to prieku, ko jūs esat pelnījuši. Pelnījušas. Jums nevajadzēs vairs pa dzīvi iet un cīnīties kā ar vējdzirnavām. Jums ir jānomierinās. Un vienkārši jāiet uz priekšu. Ja jums šķiet, ka jūs cīnaties ar vējdzirnavām un esiet bezizejā, jūs noteikti saņemsiet vajadzīgo informāciju, ziņu, kas jūs izvedīs no šīs situācijas. Viss jums notiek taisnīgi šobrīd. Viss sakārtosies jums tā, kā vajag. Svarīgi sevi sajust savā sirdī mieru. Un visu jūs radīsiet sev ceļā tā, kā vajag. Tā, kā gribēsiet. Un jums veiksies, ja jūs izdarīsiet izvēli sev par labu, sajutīsiet savu sirdi. Un klausīsieties zīmes. Nepaliksiet nabadzībā. Ja ir sajūta, ka jūs esat kā nabadzībā, jūs nedrīkstiet apstāties. Kur ir problēma, ir jāmeklē risinājums, ir jāmeklē informācija, lai nepaliktu šādā stāvoklī. Jo, ja būsiet negatīvās vibrācijās, jūs pievilksiet sev negatīvu maģiju un neveiksmes. Kādas domas jūs domāsiet? Ja domāsiet pozitīvas, jums pievilksies izeja no situācijas un pozitīvas lietas, pozitīvi cilvēki. Ja domāsiet negatīvu, tad jūs paliksiet bēdīgā situācijā, pievilksiet neveiksmes, bailes, paliksiet tādā stāvoklī. Tādu informāciju šovakar deva kārtis. Līdz citai reizei.